rīts. Dzestras rīts 4 grādi, bet sunīšiem jau jāiet. Pilsētas rīta rosība. Kāds skrējējs vientuļš un ļoti daudz komunālo darbinieku. Viss satīrīs, sakārtos pēc vakardienas, piektdienas tusiņa. Un atkal pilsēta būs tīra un kārtīga. Tā, mēs tiekam arī pie kafijas un garšīgiem krosāniem. Kamēr es te čabinos pa māju, Aldis ir ticis pie ēdienā. Izskatās garšīgā. Redzi, man mājās tev nesanāk brokastis gultā pasniegt. Gluži gultā jau es vairs nebiju. Nu, puikas, gatavi? Gatavi. Gatavi braukt, jā? Jā. Pedžiks arī gatavs? Ņemam somas un ejam uz mašīnīt? Jā? Ejam? Iesim? Un brauksim? Es domāju, cik tur tas skats pa logu ir skaists, ka tas tītenītis ir sazaļojis. Un skats. Un tur kaut kur tur tālāk, tur ir mūsu mašīnīte. Nu, ejam, puisi. Nāc. Ejam. Tā, tur mēs dzīvojām, un tur mēs tagad atstājām atslēdziņu, jo tur ir recepcija. Un man 2 zvēri ir atkal nemierīgi, jo viņi grib iet. Jā, mašīnu skaits nav mazinājies kopš vakardienas. Es gribētu teikt, ka ir vēl vairāk. Vieta te ir. Šitā ir visšaurākā. Nē, šī laikam nav šaurākā vieta. Ceru, ka mēs tur izlīdīsim. Iesim. Vēlreiz Ferčikiņš braukt. Vēlreiz braukt. Jo, puisīts jau grib braukt. Pirmais mums iet mazais. Ingacīts. Ferčiks es arī gribu. Pirmais ir brālītis. Mums ir Ferdiņš. Mums ir gudrais sunīts. Kādreiz jau abi būs gudri. Es šodien tikai ievēroju tas skats. Redzi, tas jau ir tur uz tā laukumiņa, kur tie vecīši stāv tie. Tur ir tas vienradzis. Tur ir tas tā pietura. Redzi, augstā. Jā. Nu, tūlīt sāksies izlaipošana cauri. Nu, šitien mums labāk var ekrānā redzēt, kā tas viss notiek. Bet es tev pateikšu, ja nav ekrāns, tad ir nervi beigt. Bet šitā ir šaurākā. Šitā ir šaurākā vieta, jā. Es to puķu varu pacelt malā, ja vajag gadījumā. Nē, šobrīd jau mēs iekam viņam vairāk. Kaut kur tur baigi. Tūlīt tās vēl šitā pakaļ ir baigi izbīdīsies uz āru. Labi, ka spoguļs mums ir augsts. Pārējais, nezinu, ja viņš nekliet, tad es nečitiet garām. Pilnīgi vēders sāk sāpēt no šitā. Tā jau mierīgi, jau viss sākas, jā, ne? What the good time. Jā, bet vieta forša. Nē, vieta ļoti forša, jā. Tad jau šitas caurums jau liekas, ko liels. Tas laikam iesprūda. Jā? Nē, laikam izlaikas. Arī, bet cilvēks atkal mūs laiž garām. Nu, tā jau. Tad tikai jāuzmanās, ka kāds trakais velosipēdists. Nu, tagad mēs pagājai ielu. Pagājai ielu. Mēs varam griezt tikai pa kreisi. Jā. Jā.
Jā, kad pabrauc tālāk no centra, tad tev ir daudz darāmā. Bet kā Aldis stāstīja, ka pilsētas uzplaukums ir sācies tikai 90. gados. Nu, tad sāka viņu pārtaisīt to pilsētu. Nu, var cikot vecās rūpnīcas, kas bija izbeigušās. Graustus atdeva mazajam biznesam, kur var taisīt visādus gan mazās ražotnītes, gan kafēnītes. Tā tapa tas off kvartāls, jā, kur uztaisīja, nu, apmēram tā kā Kuldīgā Kaļķielas kvartālu uztaisīja. Es degradēto vīdi sakārtoju. Nu, būtībā tur, kur mēs dzīvojām, nu, tur Gudtaim. Es nezinu, kā to, nu, tas arī ir zināmā mērā kvartāliņš. Jā. Bet tur izskatās, ka ir tikai viesnīcas un restorāni. Viesnīcas restorāni. Jā. Tā kā, nu, un daudz šeit tāda ir, kad mēs pastaigājām. Un tagad neliekas, ka tā pilsēta kādreiz ir bijusi tāda nekāda. Ceļojums satuvina. Nekad tik cieši nav gulējuši. Tagad mazais ir gandrīz uzgūlies lielajam virsū, un nav tā, ka viņi būtu sapinušies tais siksniņās. Viņi vienkārši guļ blakus. Mūsu bāņu diena ir sākusies, varētu teikt. Jā, šodien būs praktiski visa diena bāņu diena. Nu, labā ziņa ir tā, ka ātri iet uz priekšu. Sliktāk, ka nekāda skaista skata. Jā. Šodien ir ceļojuma otrā diena. Bet es jau pieņemu, ka agrāk vai vēlāk man atkal sajukstās dienas. Jo šodien jau liekas, ka nav tikai otrā diena, ka mēs esam jau bišķiņ tālāk tikuši. No rīta mazliet aizkavējāmies, jo bija tādas mazas šaisītes kādam gadījušās, kuras mēs tur tā kā pievācām. Sakopām, jā, nu. Mēs tādi kārtīgi ļauži. Bet, nu, tās šaisītes nebija mums abiem. Tas bija tiem, kas tur aizmugurē. Pašam mazākajam. Visticamāk, es domāju, ka pašam mazākajam, jā. Jo vakar priekš viņi bija tomēr, nu, pirmais ceļojums, ļoti stresaina diena, tik daudz cilvēku uz ielām un trokšņu, un, nu, viņš savā dzīvē, man liekas, vēl nebija redzējis, tā kā. Bet visnotaļ, es teiktu, ka iet pēc labi ar viņu. Jā. Ferdim bija pat bišķi lielāks stress pirmajā dienā. Jā, jo, nu, šis ir varonis vai nu vienkārši stulps. Divi varianti. Šodienas plāniņš mums ir tikt līdz Grācai. Tas ir jānobrauc 100 km mazāk kā vakar. Jā, nu šobrīd ir palikuši 750. Nu, jā. Tā kā līdz Daugavpilī un atpakaļ. Trešdaļa pa Poliju, trešdaļa pa Čehiju, trešdaļa pa Austriju. Jā, nu kas ir šitāds ceļš, ja ir pēc visādiem štoperiem un visādām, nezinu, nu jā, bez sastrēgumiem, bez visādām tādām lietām, kas tu tur sēd un brauc un skaties pa loku. Ieliek kruīza un groz stūri. Šis posms vienmēr liek mazlietiņ, gribētu teikt, pamosties. Tas asfaltiņš ir tāds, tā kā tāda... Pārbauda vestibulāro sistēmu. Jā, tā kā pa tādiem, es pat nezinu, kā pateikt. Vilnīši. Jā, tā kā pa tādiem vilnīšiem. Ja cilvēkam nepatīk vilnīši, tad viņam te var raut uz augšu. Jo diezgan, tagad vairs nav tik izteiksmīgi, bet nu brīžiem ir tā, ka nu tiešām tā kā palēkdamies. Oi! Un tas jau nav uz 50, tas jau ir uz 120. Jā. Uzpildīsim vēl poļu. Pēc 600 metriem izvēlieties nobrauktu. Poļu lēkotāju vielu. Izvadīsim bišķi Virzīties uz dienvidrietumiem. suņus Pēc 100 pastaigāt. metriem
Virzieties uz dienvidiem. Es viņš šodien tāds saulaināks, tāds Izvēlieties patīkamāks. nobrauktuvi. Vai šie puiši izskatās ieinteresēti? Pat laikam jā. Tomēr papulus lai degvielu. Mēs nākam pastaigāt pa zaļo zālīti un apčamdīt skaistos rozā kokus. Oi. Malacītis tu biji, jā! Vai kāds malacītis? Un Ferdžuks arī, vai kāds malacītis? Nu, šis ir tā kā pēdējais, neteikt, noslēdzošais poļu benzīna tanks, jo pēc kaut kādiem 30 kilometriem ir robeža ar Čehiju. Nu, puiši, kā ir? Gatavi braukt? Ko? King, gatavs braukt? Kings negribēja mašīnā vairāk, bet, nāksies. Jā. Nu, tad vēl viens mazs stiepiens, un tad jau būs Čehija. Un tad jau sāksies skaistāka peizāža. Bišķi. Nu, tur būs kalnaināks. Mums jau patīk, tikko nav līdzenes, tā jau mums liekas skaisti. Esam iekšā Čehos, jā. Un to mazo robežu zīmīti es palaidu garām. Nu, lūk, viņiet mums ir. Jā. Nu, tad jau viss Vienai tā. dienai nopirkt. Mēs smajamies, cik mēs braucam pa šo šoseju. Jā. Tik viņu remontē. Bet es teicu, varbūt viņi vienkārši joslas saudzē. Viņi palaiž pa vienu joslu. Tad tur atslogojās 2 joslas. Viņi palaiž atkal pa citu joslu. Nu labi, te vismaz ir tā, tā izskatās tā nopietnāk. Bet Kas tur, tur nopietnas? bet tāda riktīgi, tāda barjera nolika. Jā, barjeru nolikuši. Imitē darbību. Varbūt. Bet plūsmas ātrums samazinās. Bet viņi cik skaisti tagad tie koki visur zied. Visas piekalnītes, viss. Nu, pēc tam viņi būs parasti, vienkārši koki. Brauksim notestēt Čehu benzīna tanku. Kas tad te nu labs būs? Ja mazie sāk čīkāt. Parkins, tur parkins. Mazie sāk tā kā bišķi čīkstēt. Pašiem arī tā kā gribās bišķiņ kājas izstaipīt. Aldis ticis pie savas kofolas. Kofolā. Man tas ir tas, kas man negaršo tā īsti. Viņai ir kaut kas, Jā, viņai ir kaut kas man nepatīk. kas man patīk. Nu, tādās ātrās pusdieniņās. Ļoti veselīga pārtika. Ļoti. Nu, ļoti. Tā kā... Ko darīt, ja gribās ātri? Tikko izlocījām kājas, biškucīti saulītē. Nu, te nu gan ir silti. Es vispār nesaprotu, kāpēc es to jaku nenovilku. 19 grādi jau saulīte, silta saulīte. Iedzērām kafiju, uzēdām sviestmaizīti. Un tad mūs pacienāja. Principā, mēs tā sēdējām, spriedām tādu dīvainu ģimenīti. Pirms viņi tur taisījās ēst, viņi dezinficēja galdu un tur ņēmos un ne pa jokam mēs pēc sevis tā smaidījām. Es tur ar tiem suņiem noteikti tādi galīgi, ja? Nu, suņus galdu mums nesēdēja, protams. Suņi sēdēja zem galda, bet nu viss tā darīšana. Un Ukraiņi tie bija ģimenīte. Un tad vienkārši viņi mums piedāvāja kādu škuliču. Kuliču. Jā. Tas bija tik mīļi. Jā. Garšīgs bija. Garšīgs, jā. Nu, tāds pasaules, bet tāds jau viņš ir. Jo, pēc tās runāšanas varēja saprast, ka viņi no kaut kādas babuškas brauc. Bet kur viņi brauc, kā viņi brauc, mēs jau baigi tur tā. Varbūt pie babuškas. Varbūt pie babuškas brauc. Nu, grūti teikt.
Bet katrā ziņā tas bija tāds pārsteigums, jo mēs kā latvieši tā nedaram. Mēs taču citam vispār svešam cilvēkam tur bez vajadzības klāt neejam. Bet jā, tas bija tā mīļi. Tuvojamies Brno, un te vispār, man liekas, ir remonti. Ja paskatāmies kartē, tad viss ir vienās aizliekuma zīmītēs. Nekur nedrīkst braukt. Jā. Galīgā pakaļā. Pēc 3 kilometriem izvēlieties maģistrālo pievedceļu pa labi. Tagad, skatoties kartē, mēs visu laiku nobraucam bracēju vīriņus. Kad brauc uz priekšu, tā viens vīriņš nobraukts. Bet izklaides, ne? Ja visu dienu jābrauc. Kaut kā vēl stulbāk izdomāt. Jā, tad tagad tiksim garām Brno, un tad jau atkal iesbišķi raitāk uz priekšu. Visticamāk. Cerēsim. Iestājām ielietot čehu degvieliņu, kas, protams, ir labāk, bet lētāk nekā austriešu degvieliņu. Bišķiņā, tie ir ekrāns. Jo tas mums te pa ceļam tāds tā kā maķinītais kakāds. Kur mīts? Ko izdomājiesi? Kur mīts nāk? Jā. Enerģijas dzēriens. Jā. Brauksim vien tālāk. Vai tie, cik skaisti tas rapsis izskatās? Šitai tāds tipisks čeki. Te ir tāda tipiska čeha ainava manā skatījumā. Ir pampaciņi, ir apsītis, Lejiņas, augšiņas, mājiņas ar sarkatiem jumtiem. aliņš pietrūkst. No aliņu nevar pie stūras. Jā. Nē, tāda krūze. Krūze piedomā. Jā. Te ir tie ezeri, par kuriem mēs parasti brīdāmies, kas tas ir. Un pie tā ezera entās mājiņas. Mājiņas tas ir būdiņas. Nē, izīrētas. Izīrējamas kempingi. Izīrējamas būdiņas. Kā baznīca interesanti. Jā, tādas saliņas. Tur, tajā pusē. Tāds mīlīgs skats te ir. Tas kalns tur. Jā. Mikolo klāt. Tur Ferdis ir gulējis pa nakti. Jā. Viņam bija bailes pa nakti staigāt. Man arī nepatika. Nakti staigāt. Man vienmēr atkal tas pats jautājums Mikulovs pils vai cietoksnis? Pils. Tur vajadzētu vēl kādreiz. Uz Vīnsvētkiem uzbraukt. Es nezinu, vai uz Vīnsvētkiem, bet izstaigāt tur vēl kādu reizīti. Man tur patika. Tad Glīta pilsētiņa. Patīk, tad šobrīd pavasarī. Mums vēl nebija nekas, un te jau viss zied. Narcises stulpes te jau, man liekas, tūlīt būs noziedējušas. Tā varētu būt. Stāvēja Čehu robežsargi. Baudīja visus. Tagad nav nevienas dzīves dvēseles. Nē, viss ir pagremis un pazudis. Tagad mēs braucam Austrijā iekšā. Vēl mēs esam pa vidu laikam. Jā. Nu, re, kur ir Austrijas? Austrijas karoks, re, kur jau ir? Re, kur zīmīt. Austrijas republika. Trešā valsts šodien. Jā. Milzīgie vēja ģeneratoru parki. Vienā reizē, kad mēs braucām, tad Fercis viņus ieraugot reja kā traks.
Ko viņš tur redzēja, kas viņam nepatika? Ko viņi tur plātās? Tu griežās kā baila. Vīne. Nu, patiesībā ne jau vīne, bet ceļš. Kā notra kuģis. Es arī skatos tā kā nevar Laiva saprast. spurgās augšā. Aha. Es skatos, ka kuģis grib rāpties uz šosejas augšā. Ar kuģi pa bruģi. Kuģi pa bruģi. Aha. Tevis mums beidzot ir satiksme, jo tas ceļš, tas bija bāzes vispār, pa ko mēs braucām. Tas bija tik garlaicīgs, tik šusmīgi vieks uznāca. Mašīna nebija, nekā nebija. Tad atkal viņas varētu būt mazāk. Tas tādi jāskatās uz visām pusēm, lai neskrien virsū. Pusē, ka viņi brauc caur. Nu, baigi jau caur mēs ja nebraucam apakšu vai pa maliņu. Beidzot vismaz kaut kas citādāks bez tiem krūmiem un garlaicīgā ceļa. Nu, vismaz kāds pampaks. Augstāks par žogu pie ceļa. Jā. Pilnīgi pieciņš pārgāja. Citādāk žogs, staps. Krūmi. Kas amāk. Paskat, te jau ir. Tagad mēs atkal raujam uz leju. Augstākais punkts, kurā mēs bijām, bija apmēram kaut kā 700. 750, tu teici. Nu jā. Tagad jau mēs tā kā ležam uz leju, bet mūsu ausis saka, klībenis, kurā mēs esam, nav gluži ierastais. Un krīt ciet, un vaļā, un krīt, un vaļā, un ciet. Puikuči pacietīgi gaida. Mazais galīgi nogurs ir. Tas neko vairs negrib darīt. Ko? Mazais neko negrib darīt. Tas, ka tik piesēst. Nu, čau! Brauksim tālāk, jā? Pēdžiks brauks? Kingo, brauksim. Kingo. Nu jābrauc, vai tu gribi vai negribi. Tu muļģis suņu. Braucam iekšā Grācā. Aldis ir rezervējis apartamentus Vecpilsētā. Vecpilsētā nē, tieši Pie Vecpilsētas. Nu, kas nozīmē gandrīz to pašu. Vecpilsēta ir vienā upes pusē, apartamenti otrā Jā, upes pirmais pusē. iespējas rekrutē Bomžuks čučā. Man liekas, ka Bomžuks tas varētu būt. Vai vienkārši nogurs vīrs. Un musulmaņi. Jo te vairs nav tik izteikti, bet tikko braucot iekšā, nu, likās, ka esam iebraukuši kaut kādā musulmaņu rajonā. Pēc 600 metriem pagriezieties pa labi. Tagad griezīsimies, kamēr piegriezīsimies. Kā tev patīk tā līst iekšā? Centros? Redzi, viens ir cik minūšu stresiņš, a otrs tu esi smukā vietā. Tu jau nemaz nestreso. Man liekas, ka es vairāk stresoju blakus sēžot. Tu jau mums esi mierīgais puisis. Zini, stresojot, šitas nav izbraucis. Tur jau tā lieta. Man būtu... Es šito nevarētu. Tagad tur pa kreisi. Un pēc tam pa labi. Pagriezieties pa labi, pēc tam pagriezieties pa labi. Jā, te vienmēr ir jautājumi, vai tiešām arī šeit drīkst braukt, kur tu esi iecerējis. Izskatās, ka jā. Un ir pat platāks nekā vakar. Pādē, kur Valds Dilāns
Dilāna kosmētika. Pagriezieties pa labi, pēc tam Varbūt jūsu jāmaina galamērķis profils. atradīsies kreisajā pusē. Tur tā kā gāja iela, ne? Jā. Nu jā, mēs tad ripinam pa gāja ielu. Te ir kaut kāda zīme, ka nedrīkst braukt. Mēs braucam, brūt no otras puses, mums tur jāpiebrauc. Nē, viss pareizi. Viss pareizi, jā, sieviete ar bērnu. Sieviete ar bērnu, viņi nedzird mums. Varētu iet maliņā. Un mēs braucam iekšā savā vārtraumē. Jā, šeit brīvā vietiņā mēs varam atstāt. Nu, klāt esam. Jā. Vai vēl jau kaut kādu vipendrastu tu nevarēji izdomāt, teiksim, nu, vēl pa gājai ielu kaut kur tālāk pabraukt, vai? Tu vēl rītdienas naktsmītnēs redzējis. Rūt, šodien es to nemaz negribu zināt. Bet, nu jā, viss kārtībā jau. Ejam meklēt, kur mēs dzīvosim. Ejam no sākuma aiziesim, sameklēsim, kur mēs dzīvosim, pēc tam atnāsim pēc plantām. Nu, mēģina ielausties kaut kādā svešā dzīvoklī. Vēlreiz. Izlasi. Nu, ka jau saņemās, tad jau sanāk. Uzskat, cik smuka dzīvoklis. Jā. Guļamistaba, kurā tā kā bildē bija. Jā. Gultā būs jārāpo. Protams, ka nekas. Virtuvīte. Vēl viens dīvāniņš. Un skats noteikti centrālo ielu, ne? Jā. Un šis ir skats no mūsu loga. Kingam šobrīd ir, kur es esmu? Jā. Kur es atkal esmu? Visos virzienos cilvēki, visur. Nu, ejam mēģināt paēst. Nu ko, esam tikuši atkal. Esam nobraukuši šodien 750 km apmēram. 770. Nu labi, tu solīji mazāk. Un uz tavu kreklu viss ir pateikts. Jā. Dienam ir zāles. Manāliņš. Nu tad, un gaidam čevap. Čevap čiči. Var sakot 10. Farmāku klodziņš. Šitā noteikti, kad ļoti gribās ēst. Kāpēc es nevaru ņemt to mazo porciju? Apēdīs tas salātiņu. Tur čupa ar desiņām arī ir. Viņas tev aizies tā kā uz... Karstām oglēm, jā. Oi, esam ļoti labi pāēduši, vai ne, tēt? Jā. Tavs mazais čurā. Drīz pārliecies otrādi. Labi. Molocis. Esam ļoti labi pāēduši, un tagad pastaigas un intereses pēc aiziesim paskatīt vecpilsētu. Dzīvojam mēs te patās. Tur tajā rozā vai gaišajā mājā, kurā mēs gaišajā. Nu re, te pat vien dzīvojam. Esam garšīgi pāēduši, tagad iesim pastaigāt. Nu lūk, re, kur mūsu māja un re, kur mūsu lodziņš, kur mēs atstājam mazliet vaļā. Ejam. Un skaisti kalna galā kaut kas spīd. Re, kur mums tur gribās tikt augšā, tur tas funikulieris iet. Viņš liet. Oho. Un ceriņš zied un smaržo. Oho, kas pa tiltiņu? Kas šis ir pa tiltiņu? Stāsti man, kas tur ir īpašs? Īpaši kāds mākslas, tā kā Grāca bija kultūras galvaspilsēta. Jā, tad to tiltiņu taisīja pēc mākslas muzeja Šmitas.
Ja bišķi tālāk, mākslas muzejs no augšas, mēs viņu redzēsim. Interesantākais skats jau ir šajā te pusē. Hedži. Nav tāda sajūta, ko stiltiņu, vai ne? Jā. Drīzāk mēs tūlīt ieiesim lidmašīnā. Bet te ir kaut kāda disko ballīte. Visticamāk. Ejam. Paskat, kā te. Kas šī ir pa upīte? Paskatīšos. Tas tev būs jāpaskatās, jā. Citādi, upīte, te vārdiņa nav. Upīte ir kāds vārds? Upītei ļoti skaists vārds. Upīte saucās Mur. Mur. No augšas tiltiņa pavisam skaists skats. Bet šeit viņš ir kā mākslas objekts no otras puses. Viņš mums tik mākslinieciski neizskatījās. Jā. Tad ir riktīgi Es teicis. domāju, tā vai nav tā pilkojuma. Mums vēl tur būs skats. Tas ir tas pulkstenis, pie kā mēs augšā tur gribam tikt. Oho, bet ja jākāpj, tad diezgan tā. Ko kāpt? Skaisti šeit. Paskaties uz tām trepēm, kā tur viss kāpj augšā. Wow. Šitā ir viena no skaistākajām Grātas vietām. Iespējams, mums paveiksies, un mēs augšā varēsim uzbraukt ar funikulieri. Es nezinu, kā ir ar suņiem. Kas ir sēž? Labi. Ziņķoļi, kas ir pa lietu, jūsu dēļ mums būs jākāpj kājām. Jā. Jo zinu, kas nav jums nav uzpūrņi. Es aizmirstu paņemt gumijas līdzi, kuras varētu jums uzlikt uz purna. Hedžo. Kāpjās jau diezgan normāli. Nav tā, ka... Uzkāps, kur tu liksies? Reku, te jau veļiņi žūst kā Itālijā. Esam jau gan arī augšā. Jā. Bišķiņi elsiņš ir. Bet tas jau tikai normāli mums. Cilvēkiem. Vidējā vecumā ar sētošu darbu. Tur jaunieši arī elš. Īstenībā, jā. Nesauksim, jo mēs jau par jauniešiem. Nē, mēs jau neesam jaunieši. Bet elš visi. Bet īstenībā es tev pateikšu, ka ar kājām ejot. Skati skaistāk. Skati ir skaistāk nekā uzbraucot ar to liftu. Jā, tas apmēram tāpat kā ar mašīnu. Pārbrauc Eiropu, tur daudz ko redz. Ne? Aizlido ar lidmašīnu, tur Neredzi ko? neko. Smuktā grāds no augšas. Gaismā. Vairāk varētu, protams, redzēt, bet tad kā nebūtu tās gaismiņas. Un te kalni apkārt. Es nedomāju, ka tas pulkstenis ir tik liels, tas tornis. Bet viņš ir diezgan pamatīgs. Šeit var lejā redzēt divas meitenes sēž ēt picu. Jā, pamatīgs. Lai redz no visas Grācas. Un pulkstenim ir īpatnība, kad viņam ir stundu rādītājs garāks nekā minūšu rādītājs. Vienkārši tad, kad būvēja to pulksteni, tad minūtes nebija svarīgas. Svarīgas bija stundas. Un minūšu rādītājs ir pielikts vēlāk. Pašāk noteikti būtu bijis uz saulrietu laiku, bet arī tagad ir riktīgi skaists skats uz pulksteni un lejā uz pilsētu. Sunīši nokarsuši.
Bet Ferdžam vajag iebrist, lai padzertos. Nu, tagad paskatoties, uzreiz ir grūti pateikt, cik ir pulkstenis. Jā. Bet, ja zinām to teoriju, tad bez 10:09. Nu, jā. Nu, jā, paskat, kā tas mazais skrien uz priekšu. Tulpes un narcises pilnos ziedos, un tūlītās viņas būs jau beigušās. Viņas jau ir praktiski beigušās. Nu, vēl jau tumsā izskatās labi. Uz leju mums gāja daudz ātrāk nekā uz augšu. Jā. Pa celiņu, un esam jau atpakaļ Vecpilsētā. Nu, ejam, puisīt. Nu, šeit ir āra krodziņa sezona sākusies noteikti. Jo patiesībā tagad vēl vakarā ir ļoti silti. Varētu iet bez jakas, bet negribas rokās nest. Tātad tā apaļīgā māja, tā ir kas? Tā ir maiznīca, kas jau es nezinu, no kuriem gadiem strādā. Viņa jau joprojām strādā, jā? Jā, joprojām strādā. Un paskaties, tas viss ir kokā tā grebts. Jā? Augšu leja, visu to, kur tas Edgars. Šitas te, jā? Tas viss ir kokā grebts. Jā, ļoti skaisti tāda. Ķeizeriskā. Principā viņi izskatās, pēc skapja, nevis pēc breķerejas. Jā, kur ķeizera eglis. Jā. Un fiejas durvīm. Jā. Un tur tā augša, tā ir apgleznot, bet tagad tumsā nevar īsti forši viņu saskatīt. Jā, visam vienkārši tur izskatās, bet visas tās cakas, visi nikurāti, tā kā tāds labs veclaiku skapis. Es pieņemu, ka tie ir pilsētas vārti, pa kuriem brauc iekšā mašīnas Vecpilsētā. Man netēt? Ko? Es teicu, tie ir pilsētas vārti vienkārši. Jā. Vecpilsētas vārti. Tur izstoļo. Latvijas sarkanos trēlnieku pulks. Kāpēc jau vajag visu sabojāt? Un šī ir tā katedrāle. Nē. Kas šis ir? Nē, vai tālāk visu. Es nezinu, vai katedrāle, bet... Nu, vārdu sakot, blakus ir Ferdinanda mauzolejs. Nu, tas jau izskatās tāds varans. Varanās kā katedrāle. Jā, noteikti. Bet interesanti, ka sestdienas vakarā pēc 9 un sāk lēnām viss pieklust. Austrija. Austrija, jā. Jā. Nav brīvdienas vai darba dienas, bet viņiem ir tas savu kārtību, tas savs ritms. Protams, ir jau vēl krodziņi vaļā, bet tā lēnām viņi varās ciet. Lodzes centrā tās mājas visas bija arī dekorētas ar tādiem visādiem cilņiem un izskaistinājumiem, un padomu laikos nevis restaurēja, bet vienkārši nodauzīja nost tas, kas bija nolietojies. Nu jā, viņi tak neies piepūlēties. Tas tur arī smuki. Tas skaitījās buržāziskais, buržāziskās paliekas un negāja kopā ar komunistisko ideoloģiju. Esam atnākuši līdz Rātslaukumam. Nu, te vienkārši jālaiž acis riņķī un jāskata, ko te tumsā var saskatīt. Tu filmčē? Reku piebrauc Andrīts. Tur mēs bijām augšā. Savām kājiņām tipu tapu uzkāpām. Un skats ir skaists gan no lejas uz augšu, gan arī otrādi. Un patiesībā arī tūmā tas pulkstenis ļoti smuki izskatījās. Tur ir vērts uzkāpt.
Tur tie punktiņi, kas tur ir, tās ir lampiņas. Tās lampiņas ir katrā pagriezienā, kur mēs tā kā varējām apstāties un ievilkt gaisu. Cik tagad skaisti izskatās tas tilts? Jā. Izgaismots. Jā, un tagad viņš ir rītīgs mākslas objekts. Atnācām arī aplūkot mākslas muzeju, kur komplektā kam ir izveidots tas skaistais tiltiņš. Bet pats muzejs laikam jāskatās vairāk dienas laikā, jo te tumsā ir grūti tās interesantās formas saprast. Priecājos visu laiku par tiem apstādījumiem. Mums vēl kāds laiciņš jāpagaida mājās būs. Varbūt aizbrauks un viss jau zied. Nu, kad ir tāda skaļa jauniešu kompānija, tad mazais krīt panikā. Bet, nu, gan jau iemācīsies. Nu, šodienas plāns izpildīts. Šodienas plāns izpildīts, bet nu baterijas nosēdu. Nu, kā redzams, ne tev vien. Mazais bērns vispār ir. Pērčo tā kā gribēja nākt ar mani kopā uz toleti, bet mazais ir off. Mazais ir galīgi off.